Nu, ko sāksim? Nav ziņojis? Būs, nebūs? Nav ziņojis. Nav? Ne? Nu, skaidīsim minūti, deputāti, vai sāksim? Pagaidīsim. Drusim pagaidīsim. A kas var parādīties? Jā. Rādījums diezgan viņš šodien ceturtdien. Pagaidīsim nebūs? Nu, parasti tas ceturtdienas tāds. Neļūt. Tāpēc jau parasti ceturtdienās taisīju sēdzi. Diemžēl vakar nevarēju. Es par sevi jau. Divi lieli pasākumi ministrijās. A jā, Mara. Šips, teicu, ka ne. Jā. Aiziet? Jā, labi. Tā, varam sākt finansu komiteju. Ir divi iesniegumi, piedalās divi iedzīvotāji. Arturs Gražulis ir iesniedzis piedalīties finanšu komitejā. Viņš arī filmēs, ja? Nesapratu. Viņš filmēs. Gražulis varēja. Vilmas. Tik tas manis, они подписывают. Подожди. Kur? Nav Еще sapratu. не сообщили. Nu, šita iesniegums, kā? Nav sapratu. Jā, kā iesniegums? Nu, pagaidiet, ko tu tik dusmīgi? Un? Tā. Labi, tātad sākam finansu komiteju. Dienas kārtība jums bija izdota, ja, nosūtīta. Tagad ir ienākuši vairāki priekšlikumi iesniegt dienas kārtībā jautājumus. Es sākšu pa vienam jautājumam, jā, nosaukšu, un arī, balsosim par iekļaušanu dienas kārtībā. Tātad, secībā, tā kā man ienāca pēc laikiem, ja, par Aglonas novada domes autoceļu ielu un fonda pārvaldīšanas kārtību ir iesniegusi Lielcepure un Kuznecovs. Tātad es saprotu, kā šo jautājumu mums steidzamā kārtā ir jāatbild valsts kontrolē. Tur mēs nevaram nepakļauties, mums ir jāatbild šis jautājums. Tātad lūdzu, kas par to, lai iekļautu šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, balsojot. Par? Visi par. Nākošais jautājums ir par Ināras Gražules iesniegumu. Viņa bija iesniegusi iesniegumu par tieši par to, lai, ka beidzās vienai no turisma informācijas konsultantiem, Baškatovai ir 0,74 likme, un ar 2014. Gada septembrī projekts noslēgsies. Viņa lūdz paredzēt līdzekļus algas palielināšanai līdz vienai slodzei. Jā, tātad, tas ir, kas sastāda 384,18 eiro mēnesī. Nepieciešamā summa tātad te ir norādīta un tā tālāk. Diemžēl lēmuma projekts pagaidām nav sagatavots. Ja mēs viņu iekļaujam, tad mēs dosim uzdevumu finansu komitejai, finansu nodaļai, lai viņi sagatavo izmaiņas budžetā, par cik mums grozījumi jau bija pagājušā mēnesī, tad šodien, es domāju, ka jāiekļauj, izrunāsim, ko darīsim ar šo iesniegumu. Tas ir jūsu, protams, kompetence. Kas par to, lai iekļautu Ināras Gražules iesniegumu dienas kārtībā? Pagaidiet, Ināra pati būs? Ināra būs. Jā. Vienkārši tad nav vērts skatīties. Nē, būs viņa, būs, jā. Kas par to, ka iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, balsojumu. Par? Visi par, pret, atturas nav. Nākošais, ko lūdz iekļaut dienas kārtībā, jautājums ir par tieši par
ko mēs ļoti daudz jau esam runājuši par šo jautājumu. Sociālajā komitejā faktiski 2 reizes esam runājuši tieši par komunālajiem, par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem. Jūs atceraties, mēs skatījām jau 2 reizes šo jautājumu. Es pārskatīju tos variantus, kas ir, un ierosināju grāmatvedē izstrādāt arī 3. variantu. Tātad es gribu jums piedāvāt nevis 2 variantus, tā kā jūs saņēmāt savos tieši dokumentos, bet arī iekļaut 3. variantu. Varbūt mazāk sāpīgu paskaidros Marija Volkova par to ūdens apgādes un tiem tarifiem, jo tie ir diezgan sāpīgi jautājumi, protams, un politiski, protams, mums ir jāizlem. Es vēl piedāvāju 3. variantu. Un paskatīties, lūdzu, arī 3. variantu. Lēmumu projektu sagatavoja Lielcepure un Valentīna Volkova. Iekļausim šo 3. variantu. Kas par to, ka iekļaut arī 3. variantu? Kāpēc vajag iekļaut, ja tas jautājums ir? Ir, bet tikai es uzbrīdinu, ka ir vēl tāds, lēmumu projekts sagatavots vēl 3. variants. Taču nav domas sēdi, mēs varam virzīt uz darbu sēdi kādu mēs. Labi, bet es tātad, jūs tā uzstājat, nav problēma. Nākošais jautājums ir iesniegums no Mihalinas Cakules. Viņa ļoti lūdza, lai skatītu šo jautājumu, par cik, pēc tam virzīsim uz kārtējo sēdi. Viņai piešķirt adresi Jaunbūvē, Agvonas alpu Sajietu nams. Tātad ir lēmuma projekts sagatavots no Aināra Streļča. Es domāju, ka visiem pretī iedzīvotājiem, lai iet uz priekšu. Priecāsimies, ka cilvēki kaut ko dara normāli. Tā, kas par to, ka iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā? Balsojam par, visi, pret atturas nav.